Paldies par atbildi. Turpinām arī par tādu salīdzinošu budžeta jautājumu. Ventspils portālā komentētājs kontekstā par nekustamā īpašuma nodokļu atlaidēm, kas piešķirts ir turismu uzņēmumiem, kas strādā ar viesnīcām, olimpiskajiem centram, kultūras iestādēm. Saka tā, negribas jau būt par rūgumpodu, bet nekādi neizprotu šos domas atvieglojumus. Atvieglojumi jāpiešķir maznodrošinātām un trūcīgām personām. Ja atvieglojums piešķir biznesam, tad skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā ar šo biznesu. Tas nav rentabls. Ja atvieglojums piešķir tam pašam olimpiskam centram, kam jau tā ik mēnesis piešķir dotācijas, tad skaidrs, ka šis iestādījums nespēja rentabli strādāt. Iespējams, to vajadzētu pārdot privātu uzņēmējiem, bet doma tik ceļ nākamos. Manuprāt, pašvaldības līdzekļi tiek izmantot neliederīgi, jo pieejamību sportošanai var panākt arī dotējot patiešo sportot gribētājus. To, kam tas nepieciešams, nevis uzturot neskaitāms nenoslogotas sporta celtnes, kuras jau kas neizmanto lielākā daļa pilsētnieku. Vismaz tā notiek Eiropā. Kā komentēsiet? Tur ir divi jautājumi pēc būtības. Ja. Pirmais ir jautājums, kas bija tas pirmais? Par atvieglojumiem, tātad, ka jāpiešķir tikai maznodrošinātām un trūcīgām. Par turismu. Nevienam jau nav noslēpums, cik gari turismu sezona. Un, tas ir reāli, labākā gadījumā jūnijas, jūlijas, augusts. Faktiski arī tur tā vēl. Pārējais ir ne turisma sezona. Un turistu apkalpo tad visa veida viesnīcas, kafejnīcas, restorāni, un otra lieta, kas apkalpo, ir viesnīcas, jā. Un dažādi tur hoteļi un tam līdzīgi. Pat cik tā sezona tik īsa, tad, protams, cauru gadu panākt noslodzi, tur virs 50%, tas nav reāli. Un savukārt mēs vēlamies, lai Ventspilī būtu viesnīcas, lai būtu restorāni, lai būtu kafejnīcas, lai arī ventspilnieki tās varētu izmantot, bet tikai vieni paši ventspilnieki to nevar nodrošināt nekādā veidā. Un tāpēc mēs šo nozari kā turisms un ar to saistītām aktivitātēm uzņēmē darbībā, šajā gadījumā iet runa par viesnīcām, mēs dodam nodokļu atlaides. Viņas ir visiem vienāda, ja ir izpildīti kaut nosacījumi. Ja. Mēs domājam, ka tas ir pareizi. Mēs jau dodam tikai nekustamā īpašuma nodokļa daļēji atlaidi. Mēs uzskatām, ka labāk, lai viņi ir un maksā mums nodokļus, nekā viņu nav, un tad nav normāla kafejnīca, normāla viesnīca, nav kur atpūsties, un gala rezultātā mēs esam visi zaudētāji. Un arī darba vietas. Un, protams, arī, pareizi, protams, ka darba vietas. Un darba vietas, taisnība, vasaras sezonā ir svarīgs, lai viņas būtu, jo atbrīvojas studentiem, beidz mācības, vecāku vēlēšu skolniekiem, un daudz taisnības turisma industrijā atrod sev to sezonālo darbu, kas arī nosacīt šo te pieprasījumu. Nav viegls ar turismu industriju saistīts biznes, jo vairāk Ventspils, Ventspils ir jābrauc speciāli, mēs neesam tranzīta pilsēta. Kravu tranzīta, bet cilvēku tranzīta pilsēta mēs neesam Bauska vai Jelgava, vai Rīga pat. Man liekas, ka tas tomēr ir pareizi, un mēs tādu lēmumu esam pieņemši, un uzņēmēji, protams, to vērtē pozitīvi. Un par Olimpisko centru dotēšanu? Par Olimpisko centru dotēšanu. Kā jūs iedomājaties, kā tagad katrs, viņš saka, jādotē katra persona gribētājs. Kā to iedomāties? Jūs nolemsiet iet, baseinā. Ko, mēs jums izmaksāsim naudu uz rokas? Tak nē. Pareizi? Droši vien nē. Tad mēs redzam kaut kādas izmaksas Olimpiskam centram. Tur ir par dažādām sporta bāzēm dažādas tas atbalsts. Pirmkārt, mēs finansējam sporta skolu. Par to viņi saņem naudu. Otrkārt, mēs arī dodam mērķi finansējumu klubiem. Tur ir gan hokejam, gan daļsadošanai, gan futbolam, gan basketbolam. Kaut kā 20, man liekas, 4 klubiem mēs dodam atbalstu. Tad ir, piemēram, stadions. Stadionu cilvēku var izmantot pa velti. Bet tu jau nekas nav pa velti. Bet cilvēks aiziet skriet, lūdzu, brīvi. Tagad katrs, kas atnāks, mēs dosim viņam naudu. Tur kasa jātur. Tas nav iespējams.
Un redzat, sporta bāzes ir jābūt, lai cilvēki būtu pēc iespējas lielākas iespējas nodarboties ar fizisko kultūru un sportu. Skaidrs, ka ja privātajiem, tad privātais neko nedotēs. Privātais uzliks to faktisko biļetes cenu, kāda viņa tur ir vai. Tad jums būs tukšs viss. Ledus būs tukšs, un stadions būs tukšs, un baseins būs tukšs, viss būs tukšs. Tad priekš kam tas viss vajadzīgs? Nē, redzat, sporta pieejamība, fiziskās kultūras pieejamība, kultūras pieejamība. Mēs arī biļetes uz teātriem dotējam. Pusi no biļetes cena vidējā kaut kur 5 lati. Tad, lūk, 5 lati biļetes cena, bet faktiskā viņas būtu 10. Mēs tos 5 latus piedotējam. Toties ir pilna zāle. Bet tas ir profesionālās kultūras pieejamība. Nu, tā ir kultūra politika. Atnāks citi pie varas, noprivatizēs Olimpisko centru, kultūras centru, nezinu, jūras vārtus, visu. Nu, tad paskatīsimies, kas notiks. Kamēr mēs esam pie varas, tas viss ir domās priekš cilvēkiem. Pavelti tas nav. Ir kaut kas, kas ir pavelti. Daļa no tā nav pavelti, bet tas ir tādām biļešu cenām, kas ir pieejamas Ventspilniekiem. Nu, tā ir tāda realitāte. Jā, Amerikā ir savādāk. Bet mēs neesam Amerika. Mums nevaram salīdzināt Ameriku vai Vāciju vai kaut kas tam līdzīgs. Mums ir sava vēsture, mums ir savas tradīcijas, mums ir savas pieejas, mums ir sava pavisam savādāka darba samaksas struktūra, tautsēmniecībā un tālāk. Tā kā mēs šāda veidā atbalstu, lai būtu fiziskais kultūras un sports pieejams, mēs to daram un darīsim.